Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā! Šodien Jāņu rītā. Doma ir baiga lielā. Sen jau gribās, pilns internets jau ir ar to. Maisiņš rokās un uz mežu. Esmu ceļā no mājām jaunajām uz savām vecajām sēņu vietām. Cerams, ka neviens manas sēnes nebūs nolasījis. Tagad jāatrod vieta, kur ātrākais tikt uzreiz taisnāko taciņu. Tā, šitā varētu būt taciņa. Nu, davai. Man liekas, ka tur arī jāiet. Taciņas nav, bet kaut kāds meža taisnākais, jo te ir baigie džungļi man riņķi. Nu, davai, iesim, skatīsimies. Atradu kaimiņi laikam musurus, te ir gāzuši, izrakuši bedri un... Jā. Nu jā, deguns nepieviļ. Es nezinu, kā jūs, tā kad veikalās pērciet vai ejiet garām zemenēm, nu viņām ir jāsmaržo. Un tas pats arī ar meža zemenēm. Pagābalā es jau redzēju viņas. Nevis redzēju, bet jau sajūtu. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Labi, bet šis nav mērķis. Mērķis ir gailenes. Tā laikam vajadzēja kaut kādu jakubīzāku paņemt. Garākam rokām ūdeni sāk ēst. Garšīgs zemenes. Es jau laikam esmu piemirsis, kā sēņot. Uzvilku ar īsajām rokām kreklu. Odu ēd nost. Telefonu statīvu es nepaņēmu līdzi, tāpēc kadri būs tādi, kādi būs. Nu ko, tas ir. Snaiperojam tālāk. Oh. Šitās ir vēl maziņas. Nu, ko lai dara, nu? Jāatstāj, jāatnāk pēc pāris dienām vēlreiz. Jā, te kāds jau ir bijis. Bet, nu labi. Atstāsim šitās maziņās nākotnē. Te viņas visas ir maziņas. Oh, yeah. Oh, yeah. Beidziet man ēst, man ēda odi. Statīvu izmantosim šito te. Es domāju, ka šis būs brīnišķīgs koks, lai jūs izmantot viņu kā statīvu. Šitā te. Šitās gan ir ņemams. Nu, statīvu trūkums. Jāņem ar vienu roku. Bet to arī var izdarīt. Redzēju, īkšķīti pieliku pretī, lai saknīti daudz neizkustina. Redzēju, smuki nogriezām, nevis izrāvām. Nu ko, braucam, skatāmies tālāk. Tās ir maziņas, tās pēc tam. Citreiz, tur tālāk ir vēl. Bet tās baigi maziņās laikam. Labi, šito vēl var paņemt. Vau! Šita ir jāņem. Tā, jāatrod atkal labs statīvs. Dai šito koku, man liekas. Šitā te.
Bišķiņ traucē šitais zariņš. Šitā te. Šitā te. Zaķpēdiņas. Salāti. Ideāli. Vēl ar rasu slapjas. Vienkārši burvīgi. Paskaties. Labais. Vienkārši burvīgi. Labais. Un slapiņš. Rasa virsū taisni ideāli. Cerams, ka tā ir rasa. Nē, ir rasa. Labi. Sadāk, es jau te uz mežā paēst, laikam atnācu. Nevis sēņot. Stabilizators strādā, nezinu. Bet staigāsim pa mežu. Mazu brītiņu šitā. Tā, tagad pa lielam šitam briksnim jāaiziet cauri. Tie ir tikai praktiski vienā vietā sēņas. Bekas diez vai vēl būs. Bet labi, aiziesim līdz beku vietai. Cilpojam kā zaķis, kur vieglāk. Ideāli. Labā. Lūdzu gan uzmācis. Tie gan ir traki. Traki griboši šodien. Pēc jāņem laikam nav paēduši. Nē, jā, vēl jau šodien ir viņam cilvēki pilnas malas. Saulīte spīd. Es arī varbūt vakarā aizbraukšu uz kaut kurieni. Oi, lec. Tā jāmēģina stabiliet, jāatcerās, ka jūs esat man kabatā. Mazāk liekties. Nevis uz priekšu, bet jāliecas ceļos. Ķipa, lai kadrs ir šitā te. Un jūs noteikti kamerā droši sakiet, vai vajag šitādas te pastaigu pa mežu video biežāk. Ne tikai pa mežu, bet arī kaut kāds, jā, nu, laivošana. Maški iemest laivu mašīnā un taču kaut kur braukt, kur acis rāda. Bet, jā, viens vienam negribas. Es gribu kādu sievieti blakus Johaidi. Kopā vasaras piedzīvojumu. Jā. Gandrīz paslēpās. Jā. Cik daudz tie vodi.
Ot. Odi ir mani tiešie skatītāji tepat reizi. Tā te arī bija jābūt. Ieliek jūs atkal kabatē, jo tuvojos atkal savai sēņu vietai. Un cerams, ka tur būs šeit pagājušo gadu es taisīju tos smukos kadrus. Un te bija jābūt sēnēm. Nu ko, būs, nebūs. Šogad te. Nu, ir mazāk kā pagājušo gadu, bet ir toču tajā pašā vietā. Aba. Šitā te. Nu jā, kad notupies, tad jau ir vairāk. Šitā te. Šitā te. Šitā te. Šitā te. Tā kā. Jāsaka jau atklāti. Varbūt, ja jums šitā te video patiktu, no tā, kad ir kamera priekšā. Nu, mazums kāds, kurš nevar aiziet uz mežu, ja? Es zinu, kad mamma manējā vairs neiet uz mežu. Tad ir vienkārši jau nopērk statīvi. Ja, labi, es tagad ieliku kabatā, bet jau uztaisīju tā, lai man uz krūtīm jūs stāviet un smuki ērti. Es arī redzu, ko es arī filmēju un kā tas kadrs izskatās. Varbūt vajadzētu kaut ko kvalitatīvāku uztaisīt. Bet jūs droši rakstiet komentāros tā. Parasti šajā mežā es, piemēram, aizēju uz to pusi, pa vienu maliņu, ja? Un tad pa otru maliņu es parasti atpakaļ. Bet tagad sanāks tā, man ir jāiet uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi. Un, jo es iešu lielu riņķi, tā teikt, riņķi. Nu, kaut kā tā. Nu, kaut kā tā. Labi. Melenis. Melenis, kungi dāmas. Rekur melenis. Jo, Haļdi. Cik garšīgi. Maziņas, bet garšīgas. Ej, tā nost. Maziņas. Es reāli atnācu paēst vitamīns. Kungi dāmas. Ideāli. Ja es varētu dzīvot mežā, es dzīvotu mežā. Un tepat tālu neaiziet uzreiz ir. Atkal zemenes. Nu kā tu nepaņemsi? Ai, kā es gribētu, lai pie manis ir manie mazie cālīši. Atvest viņus uz mežu. Ieēst ogas. Nokritā. Nokritā! Cik gardi. Pat tās nav tālu jāiet. Rekur melenis. Tepat tās te ir jābūt. Tālu neaizejot. Tā, tur ir jābūt. Un te arī ir. Rekur. Es taču zinu, kur jāiet meklēt sēnes. Šitās vēl ir maziņas. Šitās mēs atstāsim vēlākam. Rekur mēs paņemsim šitās lielās. Ir jāstaigā uzmanīgi. Tās maziņās neņemsim. Rekur šitā lielā. Reku te blakus maziņā vēl viena augs. Jūs to redzēt tālāk. Kamera vispār ieslēgta? Ir ieslēgta. Reku tur tālāk. Vispirms paņemsim šitās. Te ir visa forša maliņa. Un katru gadu es zinu, kur jānāk pakaļ. Reti, kad ir kāda vieta, kas iznīkst. Tagad es aiziešu uz otru pusi mežam. Tur varbūt jau būs iznīkušas daļa tā, kad vienkārši viss tur ir nopļauts.
Es ceru, ka jums kadri normāli. Opā, paskatieties, nu paskatieties. Vēl nav tik lielas, ja, nu šitā sanāca ar visu sakni. Ja, jo vairākas kopā es tā nesteidzos parasti. Šitā te. Jauki. Un tā vēl šitās paņemsim. Melēni pie reizes. Vodu nositīsim. Vai aizdzīsim projām. Tā. Tā re, kur viena jau beigta pūsi. Pūso mēs izraujam un aizmetam pa gaisu. Lai nepūdē pārējās. Tā kaut kad ir ātrāk iztīdzējusi. Dabūjusi jau sausumu. Un jau sākusi pūti. Vai arī pagājušā gada. Tās mēs maziņās tur atstājam. Tā, tepat arī paskatāmies vēlreiz. Un tur pāris metrus tālāk, tur tālāk atkal jāaiziet. O, ne, izskatījās. Re, kur koks bija tur, un tagad mēs esam te. Mums uzreiz sēnes ir priekšā. Tālu nebija jāiet. Kungi dāmas. Nu ko, paņemsim tā. Šito nogriezam, šitās atstājam. To arī atstāsim. Tā. Tā, te apakšā mums ir. Ja. Jā. Tā, šito mēs arī savācam. Jā. Šitās ir labas. Jā. Šitā te vienu mazo atstāsim. Galvenais saknes neaiztikt viņam. Šito maziņo atstāsim nākamreiz. Tos arī atstāsim nākamreiz, man liekas. Ne? Šitos ņemam? Nu, tā šitie ir ņemami. Uzreiz nākamos lielos arī. Šogad ir tur. Tur vēl jāaiziet būs. Kungi dāmas. Te man būs uzreiz pilns spainis. Un es vēl neesmu uz otru pusi meža mezgājis. Te mēs uz ilgu laiku. Tā kā neaizmirstiet uzmest tīkšķus par to, ka es jūs paņēmu līdzi. Jā. Droši izmantojiet, ja kāds grib aprakstā links kamerus, nezinu, kronšteiniem, iesakiet varbūt nu nevis kameras, bet telefonam tieši kaut kāds foršus stiprinājumus. Man ir kaut kāda jostas tipa GoPro, bet tad vajag visādīgus kronšteinus salikt priekš telefona, kaut kā sakombinēt, lai zolī dērti. Tā teikt, pirmā kadra, tā kā no pirmā skatījuma vai vēl kaut kā, es neatceros, kā pareizi sauc viņas. Protams, arī uzreiz zemenes. Tās tiek apēstas uzreiz. Tā, šitām netiekam klāt. Jā. Redzi, paveicās. Tā, dažas tur atstāsim. Tās maziņās atstāsim, šitās lielās paņemsim. Nē, un vajag jau tādu drošu kronšteinu, no kura telefons neizlidot ārā. Nu, tā teikt, labi, ok, kad kaut kur staigā, vēl kaut kur. Nu, tā kā mocim ir kaut kas, bet tas ir pie priekš GoPro. Bet ar GoPro nav vērti, ar telefonu tomēr ir ērtāk. Nezinu, kā jums, tie, kas arī filmē kaut ko, ar telefonu ir ērtāk. Tāds vienkāršākus video uztaisīt ar telefonu ir ērtāk. Tā šitie kaut kādi, nezinu, kas tie tādi ir, bet kaut kādi šitie plānie. Plānās gailenītes kaut kāds. Jo, Haidī.
Šoreiz kaut kāds netīrākas sanāk. Laikam lietus bija un visas viņas ir slapjas. Un visi netīrumi ir klāti. Tā, labi, šeit visu sakārtosim. Visu. Atstāsim sēklai arī blakus, lai atnāk kāds dzīvnieciņš kaut ko pēd. Jā, jūk ārā. Pārāk slapjas viņas ir. Vai jūs vispār kaut ko redzēt? Kad telefons stāv kabatā, tad neredzu. Kāds tur kadrs sanāk, nesanāk. Es uz ceļiem tupu. Jūs to noteikti arī neredzēt. Ot, kas man noliek uz ceļiem, ne? Mašīnas, sēnes. Labi, ka ne dāma kāda neliek sēdēt uz ceļiem kaut ko darīt. Okay. Tā. 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 Tā, nu ko? Te vēl bišķiņ apakšā ir palīdušas, paslēpušās slīpi kaut kā augu. Kad esi daudz ilgi vienā vietā, tad odi jau haidi ir virsū. Tīri parazīti. Kas saka, neaiziet šķīp, tā krūti viņu dabūt. Šitā te. No. Kāds no. Tur pēc tam tālāk vēlreiz būs jāiet šito maliņu, bet mēs ejam tur tagad. Tā, paskatījām saknā vēl tā. Jā, izskatās, ka tur arī būs jāiet uz to pusi. Bet mēs ejam te šito kušķi ar sēnēm jāsavāc. Tā, uzreiz jāpaskatās soļi blakus. Tur. Vai tur būs šogad sēnes? Izskatās, ka tur tagad nav. Bet tur parasti arī ir. Labi. Ņemam šitās. Sakārtojam, lai ar pirkstiem tiekam klāt pie saknēm. Smuki nogriez, redzi, cik smuki saknītes paliek apakšā. Jā, nu, un īstenībā es esmu nepareizi ar zobenoto, roboto nazi atnācis uz mežu. Tā šitās mēs mazās atstāsim divas. Ar roboto nazi atnācis uz mežu. Tā it kā nevajadzētu darīt. Un tad to gailēni it kā sadragā vai ko, es nezinu. Lai kāds šitais te, kurš vairāk zina par tām sēnēm un kā pareizi jāsēņo, tie var droši iekomentēt. Es daru šādi. Bet parasti es nenāku ar roboto nazi iekšā mežā. Jā, šogad šeit nav neviena. Kaut kas te nav. Parasti jau šeit ir diezgan, nevis parasti, bet pēdējos 3 gadus šajā vietā ir daudz sēņas. Kaut kā tagad nav neviena. Nu, varbūt vēlāk vēl izlīdīs. Nu reka ir viena. Redz, ka nav neviena, ir viena. Labi, paņemsim to vienu. Tā.
Nu, ko ejam tur. Tur vajadzētu būt arī zem kukuržņiem. Tajā malā tur ir jāizvest. Vajadzēja būt, vai būs. Ir maziņa, to atstāsim vēlāk. Vēlāk taču atnākšu pakaļ. Nu, tur ir viena. Tā, nu labi. Tā pie manis vēl tāds pašvaks sēņu. O! Labi. Vienu paņemšu. Vienu atstāšu. Tā vienu atstāsim. Tā. Eglīte Ziemassvētkiem. Tā, un tur ir jābūt. Tur ir jābūt un pēc tam taisnām uz priekšu. Un kaut kā tā. Tā, nu, būs vai nebūs? Šogad šeit. Liekas, ka pagājušo gadu te bija. Te reizi. Nu ir, bet maziņas. Ir, bet maziņas. Tās mēs pagaidām neēstiksim. Viņas te paaugās. Tā, labi. Tad ir jāiet tur. Tur taču būs. Un vēl jāpaiet atpakaļ. Tad vēl būs bišķiņ jāpaiet tur. Tā, būs šeit. O, šeit ir sauss. Šeit ir sauss. Šeit, nu, pagaidām nav. Jāpaiet pa meža maliņu apkārt vieniem džungļiem. Tas nu kāds puķis. Būtu, ka man lasīt. Te kāds ir braucis. Gan jau kāds mednieks. Atkal. Nu bija rakstīja. Taču vietējais. Tas mednieks atkal bijis uz vakti noteikti. Aiziet pie reizes paskatīties. Vai latvāņi tiek iznīcināti blakus mucu muzejam. Tā fermā. Man liekas, ka tie latvāņi tur par tiem latvāņiem neviens tur nedomā. Haidai. Tā. Un tur vēl bija jābūt. Mēs esam paskatīties. Ir? Nav? Nav. Tā, nu skatos, kad nav. Šogad šeit mums nav. Jā, izskatās, ka te neviens nepļauj. Visiem pie kājas, ka te viņi aug. Tepatās ir tālāk ir mucu muzejs. Tur tālāk. Bet šitā ir tuvākā vienīgā vieta, kur ir latvāņi. Nu, kur es zinu, kur ir latvāņi. Un kad uzliek miksto. Nu, kaut kā šitā. Viņi ir garāki manā auguma. Iesaku neiet viņiem klātī nevienam, nepļaut bez vajadzības, bez spēc šitiem te. Bet jā, šitie jau, kā jūs redzēt, jau zied un pilnā plaukumā. Nu tā, stulbi, ka tādi ir ievazāti tāds parazīts. Un reku tur ir, tālāk ir mucu muzejs. Nu, mana sēņu vieta. Tagad viņa izskatās te, bet, ja tā mēs ieskatāmies, es domāju, šīs ir pēdējās sēnes šajā vietā. Jo te bija pieaudzis, redziet, rekuseks sētas taps. Šitais te, agrāk te arī bija lauks. Vienkārši bija aizaudzis, te bija beku vieta, tā kā tālāk varbūt arī var redzēt.
Tur arī vēl ir tie sētas tādi, un bija aizaudzis. Un šeit bija nereāli. Vienu gadu tiešām puses spaina atnāca uz šeienai, puses spaina salsi un uzreiz gāja mājās. Nu labi, šīs paņemsim. Ko, esmu nonācis beidzot līdz mežam, kur parasti seņoju. Un, jā, Haidī. Es jau kā sūnā gribēju ielaist. Jāatcerās, ka šeit tik dziļi nevajag ņemt. Tie nav sūna. Odi, protams. Odi. Vai kādu dāmu, kas palīdz dzenāt odus. Vai tik garšīga, smaržīga, kad odi nenāk pie manis. Bet tad arī dāma nenāks uz mežu ar mani, ne? Kaut ko jau atstāsim sēklai arī. Visu neņemsim. Jo izskatās, ka būs bišķiņ jāpažāvē un kaut kāda viena burka varbūt sanāks uz ziemu, priekš ziemas. Tikai jāatcerās tā. Tagad, kad ēdīšu uz upes, jāatstājas smukākās, tīrākās burkas. Tur tālāk arī uzreiz ir. Jā. Vienīgais mīnus ir tas, ka ļains beku iet ir iznīcināti. Tur ir daudz, bet tur ir maziņas. Tad tur pēc nedēļas būs jāatnāk. Kā šitādai. Tās atstājam sēklai. Tās arī. Uzkāpu virsū, lācis, uzkāpu virsū, jop, tvoju ras. Nu, ot šitādas maziņas nostaigāja. Bļāns, koži visur sejā. Labi, lielākās paņemsim. Te kādam zaķim panos ir bijis. Pārējās atstāsim sēklai. Pārējā. Kas tad, nu? Šeit nav sēņu. Kā tu tā? Šeit parasti ir sēns. Kad pēdējos, 5 gadus stabili te bija sēns. Nā, nu re, kad ir, bet maziņas. Tās mēs neiestiekam. Tad te ir jābūt. Tā, tur pie tā koka. Un tur tālāk arī vēl. Nu, ko paskatāmies te. Pie šī koka. Pie šī koka nav. Nu, labi, tā es gribu padzerties. Paņemsim. Zaķpēdiņas. Ņem. Viss, varam tālāk. Skābens ir iests. Nu tā es viņus saucu, bet kā ir pareizi saukt, es nemaz nezinu. Tā, skatos, ka te arī pamaz, bet nu, bet ir.
Atstāsim seklē. Tā, un tad tur ir jābūt vēl pie nogāstās liepas. Tā. Bet vai būs, jo baigi slapš. Diezgan slapš. Tā. Nu, maziņas. Maziņa ir. Tās vēlākam atstāsim seklē. Es domāju, vai nedēļu, pēc nedēļas stabili jānāk. Jā, visa bekuma vieta ir iznīcināta. O, cik smuki meža zvaņiņi. Smuki. Jā. Paskaties, cik skaisti. Fokusējies jau, Heidi. Ņem, ņem, ņem. Šitās ir lielas. Oh, yes.
Es pagājuši gadu man tur šitais arī bija sēņu mešs. Nogrieza. Te mēs pagājuši gadu mušmirus lasījām. Cik patīkami elpa. Svaigs mežs. Tik patīkami. Vēl viena vieta. Un tas arī būs viss šodien. Paskatieties. Uzminiet, nu. Vai tak tas nav mans nazis? Atradu savu nazi. Ok. Laikam pagājušajā gadu būšu pazaudējis nazi. Nē, es pagājušo gadu arī māsu un mammu atvedu. Un bērni arī bija līdzi. Varbūt tie pazaudēja. Jo, haidi. Atradu savu nazi pagājušajā gadā pazaudēt. Bišķiņš arūsējis. Kaut kāda rūsiņa uzmetusies sūniņa virsū bija. Nu ir bišķiņi. Rekur bišķiņi sūniņi ir virsū. Plasmas ir sašķiebušies. Tā, labi jāiziet šitais puduriņš un tad jāiziet uz to malu. Šita bija pagājušo gadu daudz mušmirs. Nu tagad laikam vēl nav mušmira laiks. Labi. Skatos, ka šogad pagaidām tēri nekā nav. Un tā, labi. Aiziesim uz to malu. Un tad tas arī varētu būt drīz viss. Nu, neteikšu puses spainis. Pats zemenes. Ej, tu nost. Ej, tu nost, kungi dāmas. Jūs paskatieties, cik te daudz zemiņu. Ej, tu nost. Tā šitā ir paveikta. Viņas ir tik lielas. Ej, tu nost. Wow! Te ir zemiņas šogad. Žēl, ka pie manis nav mani sīkie. Viņi būtu sajūsmā. Ej, tu nost. Bāc. Laikam būs, šis ir iemesls, kāpēc būs jāņems bērni pie sevis. Ja augustā zemenes var arī vairs nebūt. Ej, tu nost, cik viņas te ir daudz. Reāli katru dienu es viņas te vedīšu. Ārpāds. Man pat žēl iet garām, es nevaru. Viņas ir tik garšīgas galvenais un tik lielas. Ej, tu nost. Bāc. Man būtu. Ej, tu nost. Jābrauc. Jālasa. Man liekas, zemenes. Man maisiņš ir. Es, man liekas, palasīšu bišķiņu zemenes. Un vakarā kaut kāda jāizbrauc uz veikalu. Saldējumam pakaļ. Pienu jānopērk, jāuztaisa zemeņu tāds smūtijs. Ej, to nost, kungi dāmas. Daudz nelasīšu, bet tā, lai priecētu aci. Pēc tam arī kādu upeni paņemsim vēl. Nevis upeni, bet meleni. Tā.
Kur bija daudz? Reku, tur priekšā daudz. Seņu spaini. Neņemšu līdzi, lai stāv tāpatās. Ej, tu nost, cik viņas ir lielas. Šitādām garām nevar iet. Pie kājas odi. Lai viņi ēd. Lai viņi ēd. Un te vēl zied, tā tad vēl būs. Nu jā, tad man ir steigšus jāņem sīča pie sevis, kamēr te vēl ir ogas daudz. Un jāved uz mežu lasīt. Žēl, ka jā. Jo, Haidi. Mammu, ja tu šito skaties, reāli brauc, ved māsas sīkos. Reāli. Ej tu nost. Ej tu nost. Pafiks tās sēnes. Zemeņu daudz. Lasīt un lasīt. Lasīt un lasīt. Un tā teikt, viņas drīz beigtas būs visas. Un tad diez vai kāds nākas un viņas lasīs. Tā. Tā. Jā, Haidi. Tā, labi, saujiņi ir. Saujiņi ir. Tā teikt, smukam, garšīgam ēdienām sanāks. Viņam kā šodēd, tāpēc jāmok ātri projām. Pamaksim gabaliņu, te jau vēl būs daudz. Te visur, kur ej, tas ir. Wow. Wow. Es nezinu. Jāpaiet gabaliņš un jālasa. Es nevaru. Man patīk. Vajadzēja vakardien nevis iet braukt kaut kur uz pilsētu, bet nākt ogās. Nebūtu lietus, es būtu arī atnācis sēnēs un vispārējais. Es jau otro dienu būtu nācis. Es, man liekas, katru dienu tagad nākšu uz mežu ogas lest. Jo, Haidi. Jo, Haidi. Redzēt, kāds labums ir, ja nogriež mežu. Iznāk zemenes. Zemiņu daudz. Ārpats. Es nezinu, vai jūs to redzēt. Es šaubos, ka jūs to redzēt. Jūs to redzēt? Cik viņas te ir daudz. Labi. Labi, nākamreiz aplikām rokām taču ne. Šodienai pietiks. Daudz laba nevajag. Ja pa daudz ir pirmajā reizē, tad nākamreiz negribēsies nākt. Tā teikt, bišķiņš ir dabūts. Ķeksīts ir ievilkts. Pietiek. Tagad ir jābrauc uz Rubeni. Pakaļ saldējumam. O, jā. Saldējums un piens jānopērk. Uztaisīšu augstu padzērienu. Man ir tas blenders. Un uztaisīšu augstu padzērienu. Zaķis kābins arī vajag salasīt. Nē. Tās nelasīs. Heidi. Paskat, cik viņas te ir daudz. Vai arī paņemt vienkārši. Šitā te. Davai paņemsim arī zaķu kābins. Es daru vot šitā te. Paņemu. Āstītas nost. Galviņas iekšā. Un šitā te. Kāņas nost. Nu, būs man garšīgs smūtijs, jo, Haidi. Tā, ko mums vēl melēns nedabojām, nu?
Un tad vēl pa ceļam cerams, ka vēl būs. Bet viņas ir maziņas šeit. Zemenis, jo Heidi. Kamera filmē, ko es daru, nevis griezies uz sānu. Jo Heidi. Tā šitā bija. Nu ko, kungi dāmas. Sēņot esmu beidzis, slogot esmu beidzis. Slāšu mājās. Visdrīzāk, ka šodien uz pannas es nelikšu, viņas baigi slapjās. Ies pa visu virtuvi, pēc tam lidos pa gaisu. Es uzlikšu, lai pažūst. Uz papīra uzlikšu. Viss, kas jāizdara, uzreiz es braukšu. Es nevaru nocirties, es gribu pienu, es gribu šito te saldējumu un uztaisīt garšīgu smutiju augstu. Vienu es, tā teikt, 2 porcijas es uztaisīšu. Tātad es ņemšu lētāko saldējumu, to litru, visdrīzāk es litru es paņemšu. Un paņemšu kaut kāds 2 litrus pienu. Protams, vien priekšpadzeršanās man garšo arī piens. Ja. Lauku cilvēks vienkārši arī dzeru pienu tāpat vien. Un iejaukšu 1 porciju. Nostumšu lejā uzreiz. Un otru porciju ielikšu atpakaļ saldētavā. Tā teikt, viens būs tāds. Tā, kur man iet? Tur iet? Nu, davai iesim tur. Vienu vēlākam, rītdienai varbūt, parītdienai, nezinu kad. Būs tāds sasals smūtijs. Mēģināšu kaut kādā trauciņā arī izdomāt, ielikt iekšā. Nav man trauciņa, bet kaut ko tādu vajadzētu izdomāt. Un, jā. Ai, nu viss. Ārā no meža esmu. Ārā no meži. Nu ko, lapsi, jāiet mājās. Tad jau tiekamies veikalā. Cik skaisti. Saldējums. Ar svaigām zemenēm. Vienkārši burīgi. Tu nos cik labs. Tu nos cik labs. Kas var būt labāks par šo? Tik labs. Tā kā skrieniet uz mežu, lasiet ogas. Un būs garšīgi. Tā, nu ko, šodienas gūvums, tātad šis vēl palika priekš vēl vienas reizes vismaz gardumiņu uztaisīt. Un jā, un pašas gailenes, jā. Tagad es viņas izbēršu uz papīra. Nu, izbēršu uz papīru. Jā, paldies, kad noskatījies. Noteikti uzmet īkšķi. Un uzrakstīja, kā tev ar meža gardumiem šogad. Vai ir jau sanācis aiziet uz mežu, vai pateicoties manam video, arī te vidzemē
sarosīsies un arī beidzot aiziesi uz mežu. Jo es jau ļoti ilgi cietos. Jau 2 nedēļas jau skatījos, kad pa Kurzemi cilvēki jau pat bekas lasa. Šodien bekas es neredzēju, bet jā, esmu sajūsmā par zemenēm, it īpaši to saldumu. Kungi, dāmas. Tas bija garšīgi. Tā kā tas šoreiz arī viss. Tā. Tiekas.